Spēlētājs formulē jautājumu, fokusējas uz to un met metamo kauliņu. Lai ieietu spēlē, uz kauliņa ir jāizkrīt sešiniekam. Tas ir pirmais un viens no svarīgākajiem etapiem spēlē. Tādā veidā tiek pārbaudīts un koriģēts tas, cik pareizs ir jautājums konkrētam spēlētājam. Tālāk spēlē spēlētājs tieši tāpat pārvietojas ar metamā kauliņa palīdzību. Viņš uzkāpj tieši uz tiem lauciņiem, kas viņam šobrīd ir vissvarīgākie, visinformatīvākie, visnozīmīgākie. Es kā vadītāja palīdzu sasaistīt katra lauciņa nozīmi ar katra spēlētāja konkrēto jautājumu. Lai gan spēlē ir 72 lauciņi, tā beidzas 68. lauciņā. Kad tas notiek, ir spēlētāja zvaigžņu stunda. Tad es piedāvāju katram aptuveni 5 minūtes nosvinēt un akumulēt visu iegūto un salikt visus punktus uz I.